Līvānu tautas nama zālē pulcējās vietējie iedzīvotāji, kuri bija atnākuši, lai klātienē pajautātu valsts institūciju pārstāvjiem, kāpēc tie uzskata, ka bažām par iespējamo kaitējumu, ieviešot jaunās ķīmiskās tehnoloģijas, SIA biolētika ražošanā nav pamata. Tas būs reāls pamats, lai mēs teiktu, ka šodien, 15. februārī, Līvānos ir tīrs gaiss, un pēc gada vai pēc 10 gadiem salīdzinot, mēs varēsim pateikt, ka šīs ražotnes ietekmē gaiss ir vai nu tikpat tīrs, vai nu netīrāks, vai nu vispār katastrofāli netīrs. Kāpēc jūs izskatāt riska faktorus noslīkšanas un atkal, kur ir līdzīgi uzņēmumi, kas ražo sagatavis? Ražo sagatavis Vācijā. Viņiem bija 2 sprādzieni. Kāds risks, ka mums viņu nebūs un ar ko viņi saistīti? Lūk, tādu izmērtējumu par risku mēs gribējām dzirdēt. Valsts ierēģņu uzskaitītās direktīvas pieļaujamās normas ķīmisko elementu, tā skaitā silīcija tetrachlorīda nebūtiskais kaitējums iedzīvotājus nepārliecināja. Viņus vairāk satrauc tas, ka rūpnīcas tuvumā atrodas dzīvojamās mājas, bērnudārzs, slimnīca un Daugava. Būtiski veselības stāvokli neietekmē. Mēs tāpēc pakāpeniski izmesim pa vienam. Mēs runājam par silīciju tetrachlorīdu, kurš ir tātad šis te chlora avots. Viņš tātad atrodas slēgtā konteinerā un laukā no viņa ar slēgtiem vārstiem, tātad laukā viņš no viņa nenāk. Ja? Tātad viņš nāk laukā uz šo te reakciju, uz cauruļvadu. Es neredzu nepieciešamību uzņēmējām teikt, ka jums ir jānodrošina virs skolas, vai virs bērnu dārza, vai virs kultūras namas vēl kā kur. Vienīgais, ko es šajā gadījumā varu pateikt, šim uzņēmējam ir jāatskaitās valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši atļaujas nosacījumiem un jāinformē par to situāciju. Diemžēl SIA biolētika pārstāvji sapulcē nepiedalījās, kaut arī bija aicināti. Tas līvāniešiem rada vēl lielāku neusticību, jo viņiem jau ir rūgta pieredze ar savu rūpnīcu īpašniekiem, arī ārvalstu investoriem. Nekur neizskanēja tas jautājums par to, ko Līvāni iegūst no šīs ražotnes. Iekārti ir atrast, un tad sāk prasīt akceptu sabiedrībai. Un tad vairs gandrīz variantu nav. Iekārti jau praktiski uzlikt, un ko tad tālāk? To visu varēja atrisināt, ja būtu ieklausījušies pašvaldībā, iedzīvotājos, atbildīgās personas, arī pats uzņēmējs. Kā tālāk rīkoties līvāniešiem, cerēt, ka ražošana tik tiešām noritēs raiti un labi, drebēt par savu bērnu drošību vai griezties ar sūdzību Satversmes vai Eiropas tiesā. Šādu nomierinošu atbildi sapulce tā arī nedeva.